Šodien notika investīciju piesaistes koordinācijas padomes pirmā sēde. Padome tika izveidota ar mērķi koordinēt valsts un pašvaldību institūciju un infrastruktūras uzņēmumu darbību lielo investīciju projektu piesaistes gadījumos, jo nav noslēpums, ka neviens investīciju projekts Latvijā ir iestrēdzis uz neizdarīgu birokrātu darba galdiem. Attiecīgi ir izveidota šī koordinācijas padome, un šodien mēs uzklausījām Latvijas Investīciju attīstības aģentūras informāciju par sagatavoto Polaris metodoloģiju, kādā veidā notiks šī investīciju piesaistes koordinācija, kā arī ekonomikas ministrijas informāciju par investīciju projektu portfeļu izstrādes gaitu. Pēdējā pusotra gada laikā mēs esam daudz darījuši, lai mainītu ekonomikas struktūru no tādas, kas balstīta uz iekšzemes patēriņu, lētajiem kredītiem un nekustamā īpašuma spekulācijā, uz ekonomiku, kas daudz lielākā mērā balstīta ražošanā un eksportā. Šim mērķim tika pārdalīta arī Eiropas Savienības fondu līdzekļi, radot augstas pievienotās vērtības investīciju programmu, kuras rezultātā tika atbalstīti vairāki 10 projekti. Latvijā radītas vairākas jaunas ražotnes, kuras jau ir uzsākuši darbu, un drīzumā tiek plānots palaist jauno produktu atbalsta programmu arī ar mērķi stimulēt ražošanu un investīciju piesaisti Latvijā.